Šajā nometnē vizdari tika papildināti ar vārdu darīsim visu, lai mūsu telefoni no mums atpūšas. Šodienas tēma mums ir daudzinājums. Es varu paņemt tavu darbiņu. Mēs runājam par ugunskura. Kas ir daudzinājums, kādēļ ugunskurs? Katru dienu mums ir viena nometnes tēma, ko mēs zīmējam. Un tad otrs darbiņš ir brīvas izvēles darbiņš. Viens ir obligātais darbiņš, un viens ir izvēles darbiņš. Bet tā viņa paši te vada mani, ja, kad mēs tā kā sākam ar uzzīmēšanu. Tad sāksim kustēties. Kā mums veicās, bērniņi? Kā jums patīk? Kas jums visvairāk patīk? Krāsot. Ko mēs vēl darām? Spēlējam Uno. Pirmajā dienā noskatījāmies multiplikācijas filmiņu par dzīvību. Otrā dienā, paldies, ka palaboji. Otrajā dienā noskatījāmies filmiņu par drošību uz ūdens. Trešajā dieniņā mēs runājām par pēdu veselību. Mums ir katru dienu tādas kādas mums ir tādas plašas, dažādas mums ir tās intereses. Bērni paši, par ko viņiem ir interesi, viņi man uzdod jautājumus, tad man ir mājas darbs, sagatavojos, un tad nākošā dienā viņi visi tā. Man patīk zīmēšana ļoti, un jā, viss ir forši tā. Un kāda tēma, ko jūs zīmējat šodien? Mēs daudzinājām, ugunskura un tā, jā. Ko jūs darat vēl bez zīmēšanas? Mēs spēlējam daudz spēles tā, Uno, piemēram. Man patīk izdarot, ka mēs spēlējam daudz spēles un mēs satiekamies ar draugiem. Es zīmēju sevi, kad es esmu daudzinājumā un ugunskuru. Tā jau, tu jau vari. Pasies kāds šitam garš, bet apamanī. Izdzīvošanas mežā tiek mācīts tas, ka pirmām kārtām ir jāparūpējas pašam par sevi, kas nozīmē, skatāmies, kur mēs kāpjam, skatāmies uz kukaiņiem, dzeram daudz ūdeni un zinām, kas mums ir apkārt. Jo pirmajā dienā mēs izstaigājām apkārtni, mēs uzzinājām, kur mēs varam dabūt sausu malku, bērza tāsis, lazdas lokiem, uzzinājām arī, kur mēs varam uzēst kādas kazenes un, principā, iepazināmies ar apkārtni. Tagad mēs varam sākt taisīt savu apmetni, jo mēs zināsim, kur kas notiek apkārt. Mēģinām otrādāk, lai viņš dabiskāk izstās, kad ar latu mēs ņemam vīli ar šito maliņu. Reku, te ir daudz un dažādas, ja? Ņemam ar šito maliņu. Es esmu iemācījusies to, kad nevajag baidīties iet mežā, un kad ir droši iepazīties ar citiem cilvēkiem, izpētīt augus un visādus ļoti interesantus kokus pētīt, gliemežus un visādus augus. Es esmu iemācījies visādas lietas uztaisīt no kokiem, un tagad mums notiek, tagad mēs visi taisam lokus, un šī ir mūsu māja, mēs viņu taisam ātrāk, tāpēc, kad rīt būs lietus, un lai mēs nebūtu safi, mēs uzliekam lapas. Tagad mūsu skolotājs nozāģēja kokus, lai mēs varētu uztaisīt pasvētni. Rokās, tāpēc, ka tu nesanāc rokās. Rekur arī bulta būs gatava.
Redzi? Tu to ņemsi mājās? Nē, reku, redzi, bulta ar metāla galiņu, lai viņi ir taisni. Ir tāda. Vienkārši apsien apkārt vairākas reizes, jā? Tu esi arī caur vidu, tā kā... Jā, nē, šita nav nekāda pareizā. Viņas uzdevums ir noturēties stundu uz tavas galvas. Aha. Viss, nekas vairāk. Ideāls. Nu, pilnīgi, man tā kā parūka pilnībā ir. Es tāda skaistā, es tāda dabas meita pilnībā. Dabas meits. Tev gan labi cepē. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašā stipri vārdi. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašā stipri vārdi. Daugā viņu noturēju mietu duru vidiņā. Daugā viņu noturēju mietu duru vidiņā. Ko es mēģinu iedot cilvēkiem šajā ievirzē, kad nevajag, ka viņi var taisīt rituālu priekš sevīm paši sev, ka viņi ir tie, kas taisa to rituālu. Vienkārši iedrošināt, parādīt tikai kā sasiet slotiņas, kā uztaisīt skrubīti, kā ieiet papērties, bet vienkārši pašiem un kad nevar būt nepareizi. Ka viss, ko paši dara, visi pareizi, un tas rituāls, ko paši dara, tas arī tas rituāls. Ievirzē jaunas bija vakardienas pirts rituāls, un kad ir katram pirtniekam savs rituāls, savi teicieni, kā viņš pirts rituālu izveido un dara. Tas bija tāds mans jaunums. Asistents vienmēr var būt noderīgu, bet nē, kā vadītāji nē, es vēl pāris reizītes man vajadzētu vēl papirtoties, lai būtu vadītāji. Man liekas, ko es neesmu uzzinājis. Es visu no jauna esmu uzzinājis par pirtiņām. Tiešām, te ir tik daudz visa, kā par pirtiņai nav jābūt pārāk karstai. Aināram vispār, kad viņš pirtojās, viņam ir ideālā temperatūra 63 grādi, un tikai met gariņu, peries, ar skrubi berzējies un viss šādi. Karstums pat nav svarīgākais. Vai netrūkst vēsts dīķis, kurā atveldzēties pēc pirts un karstām dienām bērzenē? Man ir jāsaka vairāk, paskat tur. Un vēl ļoti izdevīgi ir tas, ka pirts ievirzē blakus ir gleznošanas ievirzi, jo, ja tu apsēdies pareizā virzienā, tad ir ļoti izdevīgi un nav jāmaksā modeļiem nauda. Un, ko es varu teikt, laipni aicināti uz gleznošanas izstādi. Būs daudz pārsteigumu.